filmēt, bet tur tas vīrs sēž, kā es viņam, man sāks vācis Kristus veids. Tik ilgi runāju, kamēr mēs braucam kaut kur. Jābrauc uz Vāciju. Visu rīt mēs skatāmies un beigās mēs sakrāmējam koferus un laižamies kaut kur. Uz to pusi, kur viņš. Uz to pusi, kur viņš. Tā, mēs esam ceļam sagatavojušies. Tikai es nesaprotu, kāpēc piepūšamā manti jābāž somā iekšā. Kādreiz varēja teikt, ka mēs tādā histērijā kārtojam mantas un kaut kur braucam. Šoreiz pat tas vārds nenozīmē. Pat tas vārds seši neder, jo mēs vienkārši braucam. Mēs pat neko nekārtojam. Un nekāds mantas līdz arī īsti nelasam. Bet tu sieva teica, ka viņi stūrēs. Der. Ja viņi stūrē plus Polija, tad es braucu. Tepat vēl nekas nav salikts. Nē, nu forši. Vismaz lietas sargs būs. Izskatās, ka vajadzēs. Tā, nu kā jums te iet? Robertam tikai 8. Nevar saprast, kas jāvēl. Tas nekas jauns nav. Reku koferu. Koferu atņemsim līdzi. Nu, it kā kofers un šitās mantas. Es ceru, ka mēs izdzīvos. Uz kuriem mēs vispār braucam? Es nezinu. Neviens neko nezina. Jā, no rīta bija Ventspils akvaparks, nu jau likums mainījušās. Nu vajag Polijas Energyland. Bet siena būs. Vakar bijām uz ballīti. ID karti ir līdzi. Jā, šodien ļoti grūti. Sieva stūrē. Tu neaizmirst, ka tu teici, ka tu pa nakti stūrēši. Pa nakti es stūrēšu. Tagad es gulēšu līdz... Es ceru nogulēt līdz Varšavai visu to gabalu. Ak, Jēziņ. Nu, tas gabals jau... Šiten jau ir apmetis jau. Es nevaru saprast, uz kuriem man tagad jābrauc pa labi, pa kreisi. Uz Varšavu. Es saprotu caur ezeri, ja? Jā, tas ceļš, diemžēl, vienmēr ved caur ezeru. Jau kāds 700 gadus jau. Pirgiem varbūt brauc caur Kazdāngu, es nezinu. Tagad iet caur ezeru. Krēsliņā, ne? Bērnu krēsliņš nav paņemts līdzi. Tikām līdz mūsu lielceļam. Tikām līdz paskastītei. Nē, bet zīmē. Jā, un sapratām, ka nav bērnu krēsliņš. Otrais piegājiens braukšanai. Sākam braukt atkal. Tikā jau saka, nav laba zīme, ka kaut ko aizmirst mājās. Bet tā nav. Ticiet man, ir vienkārši, kā mēs to programējam. Ja mēs domājam, ka melns kaķis pārskaits pāri ceļam, un tāpēc ir jāatgriežās vai jābrauc pa citu ceļu, tās ir muļķības. Vienkārši, ko mēs par to iedomājamies? Mēs iedomājamies, vismaz mums būs līdz tagad visas mantas, kas vajadzīgas, vai ne? Un būsim laimīgāki. Pirmais piegājiens nebija labs, otrais būs labāks. Tagad es arī zinu, uz kuriem man jābrauc. Jā, tagad arī pat ir virziens skaidrs. Jābrauc uz dienvidiem. Mažeiķi. Kā man patīk benzīna tanka paika. Jau man ir tie mazie bērniņi līdzi. Vienkārši skaists, paliek ar vien skaistāk. Tukšu tačku, visu laiku stumu tukšu tačku, uzmas kačku. Tukšu tačku, Dziedām. tukšu tačku, visu laiku stumu tukšu tačku, uzmas kačku. Tā, vakar pa nakti braucām, tomēr izdomājām apstāties viesnīcā. Bija baigais nogurums. Gribējām aizvilkt pat taisno līdz Bratislavai, bet spēki pievīla. Nāca tā miegs, ka nevarēja izturēt, apstājāmies Polijā vienā viesnīcā.
pagulējām, tagad cits skatu dzīvi, tagad var braukt tālāk. Labrīt, bērniņi! Jāceļās! Jāēties brokastis. Tā, ko mēs te redzam? Saules parks pa logu. Normāli. Brokastis. Kas to būtu domājis, ka mums būs šitādi izgaismi? Ir citi pāēduši, jā. Nu tālāk brokastis. Dienas sākās labi. Un braucam uz Bratislavu. Jānopērk Čehijas viņete. Tas ir viņa. Jā, šovakar iztērējam 111 eiro ar visām brokastīm. Brokas bija īstenībā ļoti labs. Brokas bija ļoti labs. Bet nu vismaz esam izgulējuši uz kājas, atpūtinājuši acis, atpūtinājuši, varam dragāt tālāk. Cik grādi? Silts ārā ir 25 grādi no paša rīta jau. Ko tu stāsti? Nu, tikpat kā. Nu, ko, sākās kalni. Braukt paliek interesantāk. Nav tikai automaģistrāli, nu jau ir arī ko paskatīties pa lodziņu. Bērniņi bišķi pagulējuši, nu ir saldējuma pauze. Jā. Jums arī saldējuma pauze? Jā. Nu jā, labi. Esam nobraukuši kāds 5 stundas. Izkāpjam ārā 33 grādi. Uz cepešpānas tāds sajūta. Tā, bišķi jūt, kad diezgan karsts ir. Tā jau solīja Eiropā baigos karstumu viļņus, bet nu... Var sakot, mēs esam kādi 100 km no Bratislavas. Tā, nu, šitie būs mūsu apartamenti šodien, ja? No. Pasvart 0705 ko? Te? Kā jau parasti, netiek iekšā. Urā, mēs beidzot ievākušies. Mums būs balkoniņš. Balkoniņš uz golfa laukumu. Super, mēs varēsim iet skatīties, kā sit bumbiņas. Vakarā droši vien, tagad šitā laukā ir tāds karstums, kad nu neprasās nekur baigi iet. Sakrāmēsim koferis, mums ir arbūzes nopirkt, meloni vietējā nopirkt, vietējie lauku labumi. Un jāmeklē tagad kondicionieris, cerams, ka šeit tāds ir. Tā, te būs viena istaba. Man tāda aizdoma, ka ar kondicionieri mums būs piešņākuši kā parasti. Un tā mēs ejam peldēties. Ejam uz neoficiālo. Pludmalu. Šeit ir apstādījumi, te aug puķītes. Bau! Ārā 34 grādi. Nu, vienkārši bez ūdens jau nu nekādīgi. Par laimi blakus mūsu fazendei būs tu peldēties. Bet ūdens tāpat silts. Ūdens būs silts, jā. Jā. Nu, kāds ūdenīts? Es nezinu, cik silti. Es pat nezinu, cik te grādi varētu būt. Nu, nāc ūdenītī.
kaut kāds interesants koks. Pūkainīši. Pūkainīši. Te vispār kaut kādi jocīgi koki. Tur mēs arī nepazinām. Tā kā bērs, tā kā apse, nevar saprast. Un tā notiek vakariņas. Nu vēl tur vārās, iet jau pāri arī izrādās, jā. Tā mums te notiek vakariņas, jā. Mums ir makarona ar vegetu. Un tam mums ir tropiskais vējš. Ļoti karsts un traks vējš un ļoti silts. Un būs par kaut kādu zībeņu. 30 pār grādu. Kā 30 grādu un tik patīkams vējš. Man arī īstenībā, Paliek dūmaka. kad mēs iebraucām šorīt, arī atnāca īziņa, kad, lai uzmanoties šodien, kad būšot vētra, kaut kas traks būšot. Jā, var sakot, bet tas bija, kur mēs braucām labu gabalus apakaļ. Šitien te varbūt, ka nebūs tik traki. Redzēji? Es neredzēju. Bet interesanti. Treniņš. Tā, mēs varam kaut kur apsēsties varbūt, ja? Nākam baudīt golfu. Pagaidām liekas, ka iesācēji tragā. Jā, no tā dīvaņķa staigā ar rullīšiem. Nē, ar bumbiņām. Kasta bumbiņām līdzi un tad sit, kamēr trāpa. Vienā aliņā. Elektroauto. Jā. Braucam uz Trevīco. Jā. Kuši. Tā jocīgi, kad arī ēdienu kartiņiem nav angļu valodā. Bet, bildes labi, kad ir. Sūtīsim šitādu pie šitā. Tad jau redzēs, kas tur sanāks. Forši tāds svaigums uzreiz. Izskai vien līkumiņu pa šo pilsētiņu. Izskatās, ka šitā pilsētiņa ir uzbūvēta nesen. Ļoti jauni, moderni iekārtot. Ļoti lielai daļai māja ir pieeja šitādiem dīķīšiem. Apkārt ir golfa laukumi. Baigi labi iekārtojies. Neliekas, ka šitien būtu kaut kāda Slovākija, bet tuvojās Austrijai. Tiešām skaisti. Viss ir sataisīts un iekārtots.
Vēl gan te viss top, vēl nav pabeigts. Viss apzaļumošana nav pabeigta. Bet ļoti skaisti. Atbrīvojamies no liekām izkastēm. Un tā mums šī diena būs laikam muzeju diena. Kas pa zibeņiem. Ar skaistu šovu, gaismas šovu. Ik pa laikam kaut kas zipsnī. Un mēs braucam uz Budapeštu. Uz Ungāriju, lai cik tas nebūtu jocīgi. Mēs vienkārši no rīta pieņemam lēmumu, braucam tomēr uz Ungāriju. Jo viņi ir tuvu un mēs tur neesam bijuši. Tāpēc mēs braucam skatīties, ko tur darīt vispār. Pagaidām mēs kuļamies pa Slovākiju. Pagājušo nakti, principā, mēs ir nomocījuši, bija šausmīgi karsts, nebija kondicionieris. Un odi kož un logi stāv vaļā un pilnīgi bezvējuši. Un pa nakti kaut kāds lietiņš tā kā bišķiņi nosmidzināja, bet vēsāks nepalika galīgi. Tagad gan ir vēsāk. Un tā mēs iebraucam Ungārijā. Bet tevis nav, vēl nav, vēl nav. Ik pa laikam ceļu malās var redzēt šitādas jocīgas kastītes, ir kaut ko piemests. Domāju, jāapstājās apstīties, kas tas ir. Korķīši, tiešām. Tiešām tie ir pudeļu korķīši. Kurien viņš var iet uz šādu? Te augšā cauri. Nezinu, ko tas simbolizē. Te kaut kas ir rakstīts. Te kaut kas cits te. Jā. Kas šis te? Te kaut ko. Nu, lietiņš līst. Mēs braucam uz termāliem baseiniem. Ko cik darīt tādā laikā, ka lietas līst? Neies jau uz muzeju. Šeit mēs redzam, ka ir elektrouzlādes kā civilizētās valstīs. Ko tā lietainā laikā var darīt? Var iet peldēties. Kur lietainā laikā ņem lietu sargoju? Kā mīlietu sargoju? Tu prasīja ņemt vai neņemt lietainā laikā. Mēs ejam uz basēniem, uz ūdeņiem un vēl lietas. Nu jā? To jau Sēž. silts ūdens, paliek upē. Tā, tad jāstāv rindā, droši vien par biļetēm. Katram sava. Viens. Tā nav. Nāk manīm reizi. Robert. Un man. Viss. Reizē dārta, citādi nosprūdīgs ir. Saģērbāmies, ārā izrādās sāk spīdēt saulīt. Vispār nav ko teikt. Un tagad mēs ejam uz termāliem basēm. Izskatās viņi apmēram šitā. Nu, tur ir dziļš, jā. Nu, iesim meklēt bankomātu. Ejam meklēt bankomātu. Tā, mēs beidzot kļuvām bagāti. Mums tagad ir Kur tu liksi? 100 000. Kur tu naudu liksi? Nu kā, kur liks? Mums ir jānoīrē. Mums sanāks noīrēt šito te riņķīti. Es domāju, ka kaut kādi 50 000 paliks pāri. Nē, jau nē, būs labi. Mēs vakarā ies uz krogu un var sakot cilvēku jūras. Nu, karstā laikā, nezinu, turisti laikam. Tā, var sakot, kilometri nogājām, kamēr
dabujām samainīt naudu. Un tagad mēs varam dabujām riņķus. Tagad man jāiet nolikt apakaļ karte un nauda uz skapīti. Un tā mēs arī beidzot sāk baudīt baseinus.